Ar kādu aparātu mēs mērīsim daļines? Tas ir Brem. Tas pats, kā ražotais māle, jā. Bremby ir paredzēts Itālijas tirgumu. Itālijas tirgumu. Kā tas viss notiek? Viņš dublējās jau uz ekrānu. Tiksim viņu brīvajā režīmā. Planšete uz Windowsiem. Viņš prasīs, lūdzu ievietojiet, un tad mēs ievietosim. Jā, lūdzu ievietojiet un nospiežiet. Ok, liekam iekšā zonde, ne? Pēc CSDD programmas būs tā, ka viņš 15 sekundes stāv iekšā un tad veic mērījumu. Mēs esam palaidus brīvajā režīmā un aiziet. Šīs ir daļiņas dotajā brīdī, tās nav nekas jāreizina, tas ir pret miljonu. 4,7 miljoni ar to. Nē, 1000. 1000, 4000. Jā. Viņš iet cauri, značit. Tā, ļoti labi, praktiski ļoti labā stāvoklī, es teiktu. Jā, mēs varam uz aparātu arī rāda, ja? Uz aparātu rāda tieši to pašu. CSDD viņš paņem 15 sekundes vidējo rādījumu un viss. Respektīvi, tagad jau mums iet pusminūti, bet pēc 15 sekundēm viņš būtu parādījis 7500. Tests izturēts, viss, paldies, lūdzu, izņemiet ārā. Šobrīd viņš strādā brīvajā režīmā, pat varam redzēt jau, ka ir samazinājies jau. Jā, pat bišķi peld, bišķi mazai, bišķi vairāk, bet ņemot vērā, viņam pat reģenerācija vēl netika veikta. Ja mēs uztaisīsim reģenerāciju, vajadzētu vēl samazināties. Jā, varētu samazināties, tas jau praktiski ir ļoti labs rādījums, tā ir procentuāli pret miljonu. Jā, ņemot vērā, ka viņam ir analogs, nav oriģinālais DP filtrs. Lietoto, ne? Nu labi, ok. Значит, ja ir lietots, bet tas ir oriģinālais un lietots, ok, tad labojams. Tad, ja īpašnieks ielika lietotu, paveicies, labs. Viss, tad mēs ko tagad, ka beidzies testa apstādinājums, spiedam stop vai kas vienam? Jā, mēs varam nospiest, ka viņš ir un izdrukāt šitos rezultātus mēs arī varam? Jā. Viņš prasa izņemam ārā, mēs varam izņemt ārā. Jā, ņemam ārā, jā. Nu, tad šitai mašinai viss ir kārtībā un tehniski apskatē būs bez problēmām. Un kādā veidā mēs tagad viņu varam izdrukāt? Šobrīd viņš strādā brīvajā režīmā, bet ja mēs viņu palaistu... Jāsavienojas ar printeri, ne? Jā, jāsavieno ar printeri. Kam pašam tām aparātam to printeri nav, cik es sapratu? Nē, viņš savienojas ar Bluetooth un tādā veidā, ja mēs esam savadījuši visu šo, patiesībā var arī nedrukāt, ir informācija, mēs uzliekam parādīt atskaiti, ievadām, kad tik veikts mērījums, saglabājās vai pēc numurzīmes vai kā, un mēs varam atrast mērījumu konkrēto. Šajā gadījumā te nav nekas saglabāts, bet šādā veidā tiek arī saglabāts. Tas sanāk tā, ka šitais aparāts šobrīd mums ir Siguldā visās CSDD stācijās, un viņš ir ļoti precīzi un pareizi mēra pat citus daļiņu aparātus kalibrē pēc šitā aparāta. Tad tā viņš ir, tā mums informācija, ka Šveicē laboratorijā tiek daļai viņš izmantots kā etalons. Forši? Labi. Kā arī, Siguldā un vairākās stacijās Rīgā. Ja nemaldos, Ventspils, Saulus, Liepāja, Grobiņa, Almiera, tā kā izmanto šos aparātus, Tad šitais, tik mēs saprotam, viennozīmīgi ir labāks par pārējiem aparātam, ņemot vērā par tekstu, pat runāt nevar, jo viņam mērīšanas princips vispār savādāks, pat šķidrumā tur nav viņam speciāli. Teiksim tā, labākais, ir kaut kāda, jo šie visi aparāti tika izmantoti, CSDD jau laicīgi viņus testēja. Jā. Katram varbūt ir kaut kāda labāka lieta, diezgan svarīga ir arī cena, bet, piemēram, no lietošanas viedokļa, kas svarīgi, kas ir jāņem vērā pati zonde, kas ir stingra, teiksim tā, cieta no lietošanas viedokļa, kas skatēs svarīgi ir, šeit mēs esam uzlikuši arī aizsargu pārklājumu. Es saku, svarīgi ir arī tajās pašās stacijās, kāda ir tā lietošana, gan programmas, gan paša aparāti. Šis ir pierādījis sevi, viņš ir strādājis gadu, dažādos testa režīmos, nav bijušas, teiksim, nekādas tehniskas problēmas. Aizmugurē nomainām filtri.
nomainās filtriņi, kas arī var redzēt jau ir, arī aparāts pats prasa, ka tiek filtri nomainīti, un mēs veicam kalibrāciju vienreiz gadā. Forši? Jā, nekas šeit nav darīts, ne taisīts vaļā, uzlējam tehnisko spirtu un tādā veidā strādājam. Tūlītos pamērīsim vēl Fordinu, paskatīsimies, kas ar Fordinu būs. 19. gads.